Mūsu nākamā uzstāšanās faktiski būs divdaļīga, ja tā drīkst teikt, tas tāds savdabīgs tandēms. Man ir tas gods pieaicināt mūsu nākamo runātāju, izmantojot Greitāna kunga teikto bagāto māsīcu. Tā ir Inga Helmane no kompānijas KPMG Baltics. Viņa ir vecākā projekta vadītāja. Sagaidiet ar aplausiem. Un jāsaka, Ingas prezentāciju gluži loģiski turpinās mūsu, jau jāsaka, tiešām labs draugs Markus Erlmozers no Austrijas Republikas Finanšu ministrijas iekšējā audita departamenta. Un jāsaka, Austrijas ministrijas un tožtapēji auditori ir tie, ar kuriem sadarbība tiks turpināta arī nākamajā šī projekta posmā, kas, man liekas, ir tāda būtiska atziņa, jo mēs iegūstam arī šo ārvalstu kompetenci. Bet Markusa parādīšanās uz mūsu skatuves attālinātā režīmā nozīmē to, ka uzstāšanās būs angliski. Tad klusiņām, ja gadījumā angļu valoda nav jūsu mīļākā svešvaloda starp 4, kuras jūs zinat, tad tulkošanas ierīces. Inga, jums vārds, aplausi ir Ingai vēlreiz. Jā, paldies. Manuprāt, šeit tā vide, tā atmosfēra ir tik lieliska, ka man tiešām ir liels prieks būt klāt šeit kopā ar jums. Un man ir prieks arī, ka mēs esam tandēmā. Un jūs redzēsiet daži punkti, ko es sacīšu savā prezentācijas daļā. Es sacīšu, un Markus par to jums parādīs viņa daļā, tad, kad viņš rādīs jau varbūt kaut ko detalizētāku. Tas, kā mēs esam šo te daļu sadalījuši tajā brīdī, kad mēs runāsim par analītisku kritisko domāšanu un analītiskiem datiem, analītiskiem rīkiem, es centīšos vairāk jums dot tādu vispārīgu ietvaru, tādu, lai jūs redzētu tos galvenos pieturpunktus, un tad jūs atstāšu Markus ziņā to, kā parādīt, kas ir tie lieliskie rīki, ko šobrīd izmanto Austrijā, un ko mēs ceram, ka drīz varēsim pilnībā izmantot arī šeit, Latvijā. Lūk, tad sākam. Mēs daudz runājām, ko tad mēs sagaidām no iekšējā auditora. Un interesanti, manuprāt, kā šīs tēmas skaisti saplūdas uz šiem slaidiem, ko mēs esam jums sagatavojuši, jo jūs redzēsiet tūlīt profesionālās kompetences. Un profesionālās kompetences, tas ir materiāls. Jūs redzat arī ar maziem burtiem pašā apakšā rakstīts oficiālo avotu. Tātad mēs runājam par valsts pārvaldes iekšējo auditoru dokumentu, kurā jūs redzat, ir šis kompetenču modelis, un ir noteiktas 9 profesionālās kompetences, kas no jums tiek sagaidīts. Šodien mēs vairāk skatīsimies uz 5. kompetenci, jo tātad tiešām 5. kompetence ir tā, kas runā par analītisku kritisko un elastīgo domāšanu, un, protams, arī saistībā ar to viss, kādi ir šie rīki, un tātad iesim plūstoši no 5. kompetences. Noteikti mēs pieskarsimies arī 2. kompetencei, kas ir iekšējā audita uzdevuma veikšana, jo tātad tas mūsu mērķis ir, ja mēs iepriekšējos slaidos runājām par riska pārvaldību, par risku pārvaldības rokas grāmatu, mēs runājām, ko mēs sagaidām no iekšējā auditora, tad šobrīd es jūs vedināšu caur šīm kompetencēm uz to, ko tad mēs kā iekšējie auditori veicam, ko mēs daram tajā brīdī, kad mēs esam konkrētā iekšējā audita uzdevumā. Tātad kritiskā, analītiskā un elastīgā domāšana. Un atkal lieliski sasaistās kopā ar to, ko mēs iepriekš runājām, ko mēs dzirdējām šeit iepriekš. Tātad no jums tiek sagaidīts, ka jūs spējat strādāt ar liela apjoma informāciju, ka jums ir šī elastība. Ja, ka ja nāk papildus jauna informācija klāt, tad jūs spējat to apkopot, apstrādāt. Inovatīvas pieejas arī ir šeit pieminēts kā viena no punktiem šai kompetencei. Tātad ļoti daudz punkti, kas ir jau iepriekš sacīti kā vispārinājums, mēs skaidri redzam, ka tas ir stingri nodefinēts kā viena no profesionālām kompetencēm. Datu analīzes process. Šodien mēs iesim kopā ar jums caur datu analīzes, ja mēs varam viņu saukt apli. Mēs sāksim ar pirmo jautājumu, kas ir tieši jautājumu uzdošana, jautājumu definēšana. Tad mēs dosimies tālāk un skatīsimies uz datu iegūšanu. Tad mēs skatīsimies, kas tad ir datu
tīrīšana, normalizēšana, kas ir datu analīze, tālāk uz datu interpretāciju un, protams, uz ziņošanu, ko mēs varam sacīt par datu vai rezultātu vizualizēšanu. Šis ir tas cikls, ko arī Markus izmantos savā prezentācijā. Līdz ar to šobrīd, kā es sacīju iepriekš, mēs iziesim tādam teorētiskam ietvaram, un Markus atgriezīsies dažiem no šiem te punktiem savā prezentācijā, kad viņš jums stāstīs vairāk par rīkiem. Pirmais punkts tātad no šī te apļa – jautājumu uzdošana. Noteikti pats pirmais jautājums. Kāds tad vispār ir mērķis šim iekšējam auditam, konkrētajam iekšējam auditam, konkrētā iekšējā audita uzdevumam, ko jūs plānojat veikt? Kādi ir saistītie riski? Ja mēs iepriekš runājām par to, kad ir šī vispārīgā risku pārvaldība, tad reizē mēs pat varam sacīt, ir risku pārvaldība, ir iekšējā kontroļu sistēma, un tad reizē mēs sakam, un tad ir iekšējais audits kā atsevišķs bloks. Ja? Tad, ja mēs skatāmies uz šiem aizsardzības līmeņiem. Bet tas, kas no jums tiek arī sagaidīts, ka tās nav atdalītas lietas, tad tajā brīdī, kad mēs esam iekšējā auditā, ka mēs uzsākam konkrētu uzdevumu, kas ir tie riski, ko mēs varam sagaidīt? Kā mēs reaģēsim uz šiem riskiem? Kāds būs tas process, tās metodes, ko mēs izvēlamies, veicot iekšējo auditu? Un, protams, mums būs jāsaprot, kādi dati mums ir pieejami, un tad kādas ir metodas, atbilstošās metodas mums pieejamas. Ja mēs sākam runāt par datiem, tad ļoti bieži dati mums uzreiz asociējās cipari, skaitļi, tabulas. Tas ir tas, ko mēs sagaidām dati. Mēs ar tabulām varam strādāt, tas visbiežāk ir Excelis, un mēs uzreiz nirstam iekšā. Tas, kas noteikti ir šī nākotne, iespējams vairāk, kādam no jums vairāk, kādam varbūt mazāk, ka dati ir vairāk un plašāk, ne tikai cipari. Dati ir arī pieņēmumi un aplēses, dažādi fakti, fotogrāfijas, video. Haralds mums piedāvāja šodien nofotografēties ar viņu. Kāpēc? Jo varbūt tur būs nākamais solis. Mums ir ļoti svarīgi ielikt savā Instagram vai Facebook kontā, ka mēs šeit esam bijuši. Un tas uzreiz ir datu plūsmas, tāds materiāls, ko mēs varam apstrādāt. Ja? Tātad tas ir tas, uz ko mēs ejam un kas mums ir noteikti jāpatur prātā. Tātad jauni dati, GPS dati. Vai mēs jau sākam šos datus izmantot aktīvi iekšējos auditos? Vai vēl vairāk mēs tomēr strādājam pamatā ar cipariem, skaitļiem, pieņēmumiem un faktiem, un mazāk ar šiem datiem, ko jūs redzat arī uz slaida, sauc par nestrukturētiem datiem. Protams, ja mums ir nestrukturēti dati, viņus ir grūtāk apstrādāt. Jūs arī redzat šeit uz slaida, jums ir informācija, kad ir divas lielās pieejas – kvalitatīvi un kvantitatīvi. Ja mēs runājam par strukturētiem, tad, protams, mums ir vieglāk viņus izanalizēt. Grūtāk būs izanalizēt, ja tie ir nestrukturēti dati. Kāpēc atkal mēs par to runājam? Jo jums ir būtiski saprast tajā brīdī, kad jūs uzsākat šo iekšējo auditu, kas būs tas datu apjoms, ar ko jūs strādāsiet. Jo no tā ir ļoti atkarīgs, kādu metodi, kādu rīku jūs varēsiet izmantot. Datu iegūšanai un atkal skaista saikne ar to, ko mēs runājām iepriekš. Kā mēs darījām kādreiz senos laikos auditus? Viss bija vairāk vai mazāk manuāli. Bija izdrukāti papīri, mēs viņus likām skaisti mapē, ar roku likām atzīmes, likām dažādas krāsu atsauces. Tātad šobrīd mēs sakam aizvien mazāk un mazāk. Mums ir šī manuālā datu pārnešana no vienas vietas uz otru, lai gan viņi vēl joprojām mums pastāv. Bet tātad mēs skaidri redzam, ka tendence mazinās, un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Viennozīmīgi mēs izmantojam arī datu atlasi, jo mēs fiziski nevaram paspēt izdarīt visas populācijas analīzi. Tātad, ja mums ir dati, kas ir, teiksim, rindas 100 000, mēs viņus fiziski nevaram paskatīties viena iekšējā audita darba uzdevuma laikā. Mums ir jāveic atlase.
Tātad tās ir tās lietas, ko mēs esam darījuši, bet nākamais solis, uz ko mēs noteikti jūs aicinātu padomāt, un es ļoti ceru, ka jūs to arī jau darat, kā, piemēram, query. Vai jūs izmantojat queries? Tas ir viens no tādiem punktiem, ko mēs šobrīd arī sadarbojoties ar Finanšu ministriju rādam jums kā iekšējiem auditoriem, cik lieliski ir izmantojot queries. Tas nav tikai aizgājām pie IT puišiem, palūdzām, lai viņi mums iedod datus no datu bāzes, bet tas ir, kā mēs pēc tam šos datus apstrādājam. Tātad atkal tas var būt tas pats Excelis, un Excelī mēs izmantojot query varam izdzēst tukšās rindas, samainīt formātu kādai no kolonām, un tas ir tāds formāts, kas ir ļoti draudzīgs mums pēc tam lietošanā. Pie kaut kādas varbūt nianses, kas mums ir jāmaina, jāprecizē, mums nav jāatgriežās sākuma punktā. Mēs varam lieliski darbu turpināt, tātad mums efektīvi darbs tiek veikts. ETL arī tāds lielisks apzīmējums, kas tad ir tas ETL, un jūs redzat arī šeit, viņš ir no angļu valodas extract, transform un load. Bet arī šeit mums ir izdevies kopā ar Finanšu ministriju atrast lieliskus piemērus, kas jums kā iekšējiem auditoriem praksē ir ļoti noderīgi. Jūs saņemat datu kopu no vienas iestādes, no otras iestādes, trešās, varbūt piektās, varbūt desmitās, un jums vienmēr ir jāstrādā ar šādu datu apjomu. Tad ar ETL funkcionalitāti jūs viņus lieliski varat sakombinēt, salikt kopā. Izveidot sev tādus paraugus, kurus jūs pēc tam varat atkal un atkal izmantot. Atkal mēs atgriežamies pie efektivitātes. Arī procesu mainings vai procesu izrates lieliskais vārds arī būtu izmantojams. Ja mēs esam pie datu tīrīšanas un normalizēšanas, tad kas mums ir jāpatur prātā? Tie dati, ko mēs bieži saņemam no iestādēm, viņi reizēm ir dažādas kvalitātes dati. Un ļoti bieži mēs sakam, ka uz datu kvalitāti mēs varbūt pat paturam ilgāku laiku no visa tā procesa, no visu datu apstrādes procesa, jo mums ir dati jāsakārto, jāsatīra. Tad arī šeit uz slaidi jūs varat redzēt dažus no tiem punktiem, kas būtu tie datu tīrīšanas soļi, bet vienmēr atceramies, ja mēs sākam kaut ko tīrīt, tad pēc tam atkāpjamies atpakaļ un paskatāmies, vai šī tīrīšana nav ietekmējusi tik tālu, ka mēs esam sākotnējo būtību no datiem pazaudējuši. Datu normalizēšana, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs ikdienā izmantojat, un es sacītu, jums būtu tas jāizmanto, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs esat bijuši situācijā, ka jūsu datu kopā, ko jūs esat saņēmuši un ar kuru jūs strādāsiet, viens no parametriem, piemēram, paņemsim kaut vai iepirkumus. Viens no parametriem ir iepirkumu skaits un otrs iepirkumu summa, kādā apjomā šis iepirkums ir veikts. Un ja mēs viņus nenormalizēsim, tad mums sanāks, ka varbūt uz vienas rokas mēs runājam par 1, 2, 3, 10 vienībām, bet uz otras rokas varbūt man pat ir miljons eiro. Un jūs viņus nevarēsiet analizēt un salīdzināt, kaut vai vienkārši uztaisīt grafiku, ja jūs viņus nebūsiet normalizējuši. Šis punkts datu analīze, un atkal, kā mēs to daram, kas ir labs, ko paņemt arī turpmāk nākotnē, un kas ir tas minimums, kam mums būtu jābūt gataviem jau šodien, un ko tad mēs varam pielikt klāt. Ja mēs skatāmies uz metodēm 5 kāpēc, asaka, racija, tās ir lieliskas, klasiskas metodes, mēs runājam par riskiem. Atceramies, tātad tie riski mums plūsturs nāk šeit iekšējā audita uzdevuma veikšanā. Mums ir jāsaprot, kāpēc tie riski bija cēloņu sakarības. Tas bija arī viens no punktiem, kas no jums tiek sagaidīts tajā brīdī, kad bija nodefinēta šīs profesionālās kompetences. Tātad tie ir rīki, kas jūs ļoti, ļoti labi izmantojami. Reizē mēs par viņiem aizmirstam, mēs viņus tagad noliekam plauktā, bet vajag viņus pacelt atkal atpakaļ un padomāt, kāpēc viņi bija ērti. Uzdod šos 5 kāpēc sev. Ja mēs skatāmies uz rīkiem un atkal atgriežamies uz tādu datu analīzi, Excelis, mūsu mīļais Excelis. Un jūs varat redzēt tikai dažas no metodēm. Pivots, lookups,
queries. Tā būtu programma minimums, ko mēs sagaidītu no jums, ka to jūs esat apguvuši, pilnībā apguvuši šodien. Ja varbūt ir vēl kādas nianses, kas jums ir vajadzīgas apgūt, tad to mēs izdaram nākamnedēļ, un mēs esam gatavi šim te blokam. Tām zināšanām mums būtu jābūt šodien. Ja mēs skatāmies uz nākotni, tad jūs redzat arī šeit slaidos ir Power BI, un par to runās arī Markus savā prezentācijā. Tātad noteikti skatāmies, sekojam līdzi, bet mums noteikti ir jāstāv stingri uz kājām ar tām pamatzināšanām, lai mēs viņus varam paplašināt nākotnē. Runājām par objektivitāti. Un šis ir tikai lielisks atgādinājums tajā brīdī, kad mēs analizējam datus, vai mēs vienmēr esam objektīvi, kā iekšējais auditors. Varbūt, ka mums tomēr ir kādi stereotipi, ko mēs esam paņēmuši līdzi, varbūt no iepriekšējiem auditiem. Varbūt mēs kaut ko esam dzirdējuši no kāda kolēģa. Tātad šis slaids atkal ir dažādi uztvers moduļi, tātad kļūdu veidi, kas mums ir atkal jāpatur prātā, jo mēs daram savu darbu, un manā uzdevumā kopā ar Markusu mēs jūs aicinām vienmēr uz datiem balstītus lēmumus veidot. Tātad, ja mēs būsim uz datiem balstītu, tad arī šo te uztvers kļūdu mums izdosies minimizēt. Ja mēs esam izskrējuši apliem tik tālu cauri, ka esam jau pie pēdējā bloka, tad šī ir tā vizualizācija. Tas ir tas moments, kad mēs sakam, jā, mēs esam gatavi gatavot ziņojumus, jā, mēs esam gatavi apkopot visu to, ko mēs esam iepriekš ieguvuši. Un noteikti tas, ko mēs gribētu aicināt jūs, mazāk izmantojam tos slaidus, kur mēs liekam punktus, 1 punkts, 2 punkts. Bet mēģinam uzlikt kaut kādu vizualizāciju. Arī kā šeit mēs esam jums centušies uzlikt cilvēku, kuram smadzenē darbojās, ir kaut kāda kustība. Tas nozīmē, ka jā, mēs sakam, hei, interesanti, kas ir tā pa bildi? Tas ir tāpēc, kad ir darbu, datu sniegto informāciju būs vieglāk uztvert, un tas ir viss balstīts arī uz dati palīdz pieņemt lēmumus. Ja, tad veidojam šīs te prezentācijas. Markus atkal, atsaucoties atpakaļ uz Markusu, viņš noteikti jums pastāstīs vairāk, kas ir tie rīki, ko jūs varat izmantot vizualizācijai. Mēs šobrīd saprotam, ka jūs aktīvi izmantojat gan Exceli, gan aktīvi izmantojat Visio, gan arī citus rīkus. Tātad tas noteikti ir aicinājums turpināt šos rīkus izmantot, un noteikti iedvesmojoties no tā, ko jums Markus pastāstīs par vēl pieejamiem rīkiem. Ja es iepriekš sacīju, ka mums ir svarīgi stāvēt uz savām kājām un skaidri zināt, ko mēs zinām šodien, lai mēs būtu gatavi tam, kas mūs tad sagaida tajā nākotnē. Un nākotne atkal kādam no jums, varbūt tā jau pat ir ikdiena, šis te mākslīgais intelekts, mašīnu mācīšana, robotizācija. Viens no jums uzdeva jautājumu par ChatGPT. Es varētu aicināt jūs pacelt rokas, cik daudz no jums ir iegājuši šajā aplikācijā. Lieliski! Un tie, kas vēl nepacēla, lūdzu kafijas pauzē atveriet vai paprasiet kolēģiem, kurš pacēla roku, lai parāda, kas tas tāds ir. Jo mums ir jāseko tam līdzi, mums ir jāzina, kas ir tas ChatGPT. Vai mākslīgais intelekts aizstās cilvēkus? Vai tas nozīmē, ka nākamajā konferencē mēs palaidīsim robotus Haralda vietā? Un, jā, lūk, Haralds saka, tā nav nākotne. Tā nav nākotne, tā ir ikdiena. Bet vai mums ir tāda komforta sajūta, ka tie roboti mums neaizvietos? Man ļoti patīk domāt tai domu plūsmai, ka roboti mums palīdzēs. Ka robotiem mēs varam iedot kādu no uzdevumiem, kas varbūt mums pašiem nav vairs tik interesants. Un mēs varētu fokusēties uz citām nopietnākām, svarīgākām lietām. Piemēram, jautājums, kas varētu mums vairs nešķiet tik interesants un aizraujošs.
lasīt garus dokumentus un mēģināt saprast, kas tad ir tas galvenā būtība tajā dokumentā. Mēs varam mašīnu palūgt, lai viņi to izdara. Viņi izdarīs, viņi uztaisīs mums kopsavilkumu. Ja šis kopsavilkums mums ir interesants, mēs varam atgriezties atpakaļ pie dokumentu un iet detaļās un skatīties un iepazīties ar viņu. Tātad tas ir tikai viens no tādiem piemēriem, ko mēs redzam, kur mēs varēsim izmantot. Piemēram, arī šeit tikai daži termini jums tādai komforta sajūtas veidošanai. Tātad mēs bieži lietojam terminu mākslīgais intelekts, mašīnu mācīšana, robotizācija. Mums, kā iekšējiem auditoriem, būtu jābūt gataviem, ka viss šis process jau ir aizgājis. Robotizācija ir aizgājusi. Tātad ir ļoti daudzās iestādēs, kādi iekšējie procesi ir automatizēti. Tātad, ja es uzsākšu iekšējā audita uzdevumu, man ir jāsaprot, vai tas ir automatizētais process, vai tas ir process, kā tas bija iepriekš, varbūt pirms 5 gadiem. Ja tas ir automatizētais, tad man, protams, ir jauni riski jāizvērtē un cita pieeja jāizveido. Ja mēs skatāmies vispārīgi, kā tad tas ietekmēs, tad, protams, šīs vispārīgās frāzes būs uzlabota efektivitāte. Ja? Kaut vai tas pats piemērs ar garo dokumentu lasīšanu. Un es zinu, ka Markusam būs arī lielisks piemērs šeit par uzlaboto efektivitāti, ka jau šobrīd Austrijā viņi izmanto vairākus rīkus, kas viņiem palīdz optimizēt, veidot efektīvāku ikdienas darbu iekšēji auditoru komandai. Mēs neaizmirsīsim uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu. Tātad, ja mēs šobrīd esam veikuši analīzi, un tas ir atkarībā no jūsu zināšanām, vairāk vai mazāk, izmantojot, piemēram, to pašu Excel, ko es pieminēju, tad to mēs noteikti arī sagaidītu, ka tas kāpināsies uz augšu. Man liekas, tajā brīdī, kad mēs runājam par rokas grāmatu, arī tika sacīts, kāpēc ne? Ielaižam datus iekšā GPT un paskatāmies, kāds rezultāts. Ar lielisku piebildi vienmēr paturam prātā, ka konfidenciāla informācija paliek pie mums, un lai uz šiem datiem nebūtu iespējams identificēt, par kādu iestādi mēs runājam. Bet jūs noteikti esat jau redzējuši lieliskos klipiņus, kad ir šis Excel fails, un mašīnai tiek uzvaicāts, kādu attīstību tu redzi šiem datiem. Un mašīna lieliski satājas kopsavilkumu, es redzu, ka tur tas un tas un tas. Kāpēc ne? Tas ir lielisks atspērienu punkts mums, paskatīties, vai mēs tiešām tā arī domājam. Jā, tad risku novērtēšana un krāpšana atklāšana, tātad ētiskie apsvērumi. Ētiskie tas ir iespējams arī tas, kas ir ļoti plaši šobrīd tiek diskutēts, kā mēs virzamies tālāk ar šo mākslīgo intelektu, un es esmu droši, ka mēs turpināsim arī šodien runāt par šiem ētiskajiem apsvērumiem, jo tur viss vēl nav nofiksēts līdz galam. Tā būtu pirmā daļa. Pirms mēs dodamies pie Markusa, varbūt mums ir kādi jautājumi? Jā. Un paldies rakstītājiem, un es pieļauju, ka Markus arī noteikti varbūt šo var dzirdēt. Bet, ja jūs runājat par trūkumiem, analizējot nestrukturētos datus, Iluta vēlas zināt, nestrukturēti dati, mēs saprotam, tā ir vislabākā pasaules kārtība, ja, un nejauši samesta lietu kaudze. Kā no tā izvilkt to esenci, un vai tas draud ar blakus efektiem, kas nav vēlami, tāds faktiski ir jautājums. Ja? Jā, es domāju, ka Markus noteikti to nosaks savā prezentācijas daļā, bet ko es sacītu, ka tātad mums būs jāizvēlās īpaši rīki un metodas, kā mēs viņus analizējam. Jo man patika, Harald, kā jūs sacījāt, ka tā būs tāda kaudze ar kaut kādiem datiem. Lai mēs viņiem ķertos vispār klāt, mums viņi būtu jāsakārto, jāsaprot, kas tad ir tas, ko mēs no šiem datiem, ar kādu mērķi mēs viņus apstrādāsim. Jo reizēm mēs ieraugam datu kaudzi un mēs viņā ienirstam un pazaudējamies, jo mērķis mums ir pazudis, ar kādu domu mēs gribēsim ar tiem datiem strādāt. Tā kā es esmu pilnīgi droši, ka Markus to parādīs jums, cik lieliski šos nestrukturētos datus ar dažādiem jau pieejamiem rīkiem var apstrādāt un izmantot un iegūt rezultātus. Tādā ziņā, kurš kolēģis, kurš jums kādreiz ir diezgan varbūt tādā tonī jautājums, priekš kam to vajag?
ir ļoti labs jautājums, jo tas, ko viņš jums jautā, bieži vien ir, kāpēc? Ko jūs ar to darīsiet? Tev tiešām to vajag. Un tas ir jautājums, ko ne tikai kolēģi uzdod, bet reizē mums, man liekas, kāds mums te minēja, ka mēs aizraujamies ar darbiem un strādājam sestdienās un darbdienu vakaros, un kāpēc mums to vajag? Ja? Bet viennozīmīgi tātad, kāds ir uzdevums? Uzdevuma mērķis, un tad mēs kaskādējamies un skatāmies, kas ir tie dati, kas ir tās metodas. Tam vajadzētu sniegt atbildi uz šiem kāpēc. Jautājums, kāda būtu labā prakse, kā nodrošināt auditoriem piekļuvi datiem? Jā, šeit noteikti ir dažādas situācijas. No teorijas labākais būtu, ka mums ir pieeja pirmavotam. Ko tas nozīmē? Ka mēs varam pieslēgties iestādes sistēmai. Tas būtu no teorijas pats labākais variants. Jo jebkurā brīdī, kā mēs lūdzam šos te datus mums iedot, vienalga caur kādu citu veidu, veidojot šo te datu plūsmu, tātad palielinās risks, ka kādā no soļiem kaut kas varbūt ir pazudis vai aizķēries, kas mums būs svarīgi veicot uzdevumu. Jā, un mans ieteikums, ja jums ir mērķis, uzrakstiet to uz lapiņas un pieliemējiet pie leduskapja vai datoru. Tas visu laiku ir mēms atgādinājums, kāpēc jūs kaut ko darat. Tas ir ļoti labs. Nē, nopietni. It kā sīka nebūtiska lieta. Jā, un mazapcīt vakar bija laime piedalīties Vācijas vēstniecības rīkotā pasākumā par mākslīgā intelekta ietekmi uz tautsaimniecību. Un tur, starp citu, par mašīnu mācīšanos bija ļoti interesants piemērs, kā mašīnas mācās attiecībā uz to, kā cilvēki nepareizi uzvedas. Jo izrādās, ka tie pašbraucošie auto, kuriem daudz ko pārmet, ka viņi nobrauc šķērsām, ir iemācījušies pilnībā neapstāties pie sarkanās gaismas, jo cilvēki tā dara. Tā kā... Tas ir viens no tiem punktiem, ko es tiešām sagaidītu, kad nākamie runātāji runās, ka tas arī ChatGPT viņš ir apmācīts uz diezgan tādiem veciem datiem. Ja šie dati nav bijuši korekti, ja viņi ir nofilmējuši, ka BMW melnais drāžās pie sarkanās gaismas, tad tā ir tāda praksa, kas aiziet. Un tas ir tas ētiskais jautājums, kā mēs varam mazināt šīs kļūdas, kas jau ir mašīnu mācīšanā uzsāktas, ja? Jo viņas tikai aug augumā. Un izrādās, ka Tesla programmē savus robotus būt tik lēniem, lai cilvēks gadījumā no viņiem varētu arī aizbēgt. Tā ir. Vēl viens jautājums. Pirms dodam vārdu Markusam, kurš mums ir pievienojies jau tiešraidē. Prieks Markus redzēt. Kādi datu dzēšanas principi būtu jāievēro, kad esam izgājuši šo jūsu rādīto apli? Ja? Un tas faktiski ir jautājums arī angliski. Bet, pajautāšu pēc tam, varbūt Inga jūs tad. Jā, datu dzēšana, te noteikti uzreiz ir jautājums, kāpēc vispār datu dzēšana notiek? Vai tas ir datu dzēšana, lai mēs nesaglabātu šo te informāciju ilgstoši? Tātad te uzreiz no šīm viena teikuma mēs varam uztaisīt vairākus scenārijus. Iespējams, ka jautātājs vairāk domāja par to, kad mēs esam auditu veiksmīgi pabeiguši, un kas tad notiek ar šiem datiem? Vai mēs viņus turpinām nēsāt sev līdzi, savā laptopā, vai mēs viņus liekam kaut kur uz servera, vai viņi varbūt dzēšās pēc noteikta laika. Tad šeit es sacītu, ka, protams, labā prakse jebkurus datus no pārnēsājamām ierīcēm uzliekam, kur viņas ir drošā vidē, un izdzēšam no saviem laptopiem. Un savukārt drošā vidē es esmu pilnīgi atkal pārliecināta, ka jebkurai iestādē ir noteikts laiks, līdz kuram šos datus uzglabā. Ja? Tātad sekojam līdzi šiem iekšējiem normatīviem aktiem. Paldies, Inga, jūs paliekat uz pusdienām? Jā, es tā domāju. Pārējie jautājumi Ingai. Man taču vajadzēs fotogrāfiju, vai ne? Paldies, Inga Helman, dāmas un kungi, paldies. Jā. Paldies, Inga.